Mani sauc Tomas Krāsenskis, un es novēlu jums skaistu dienu no Unimax darbnīcas. Nesen es atbildēju uz jautājumu, ko es tuvākajā laikā ražošos. Es saņēmu negatīvu atbildi, jo acīm redzot lietu, ko var nopirkt par 350 kronām, neviens neražos, izņemot mani. Ko es varu teikt? Ir skaidrs, ka priekšmeti, kas tiek ražot rūpnieciski lielās sērijās, izņemot dažus izņēmumus, ir lētāki nekā. Roku darbs. To var teikt par visu, un ar šo pieeju mēs neko nedarītu, tikai patērētu. Un gaidītu nāvi. Mēs, kas esam dzimuši agrāk, mēdzam skatīties uz amatniecību caur sociālistiskā preču trūkuma prizmu, proti nepieciešamību izgatavot lietas, kuras centrālā plānošana ir aizmirsusi. Tomēr tirgus ekonomikā piedāvājums parasti pārsniedz pieprasījumu, tāpēc amatniecība. Nav izmisuma solis, bet drīzāk hobijs. Un katrs hobijs kaut ko maksā. Atšķirībā no daudziem citiem, šis hobijs sniedz gandarījumu ne tikai mums pašiem, bet bieži vien arī kādam citam sagādā prieku. Piemēram, kad kaut ko izgatavojam. Vai salabojam. Bet atgriezīsimies pie jautājuma. Vai es izgatavošu kāpnes pakāpienu? Vai, ja vēlaties, tabureti, ko vispazīstamākais mēbeļu veikals pārdod? Par 350 kronām tā ir lētākā versija no neapstrādātas bērza koksnes. Lakotā versija no apses koksnes jau maksā 500 kronu, tātad tikpat, cik pirms gadiem maksāja modelis, kas izgatavots no cietkoksnes. Zem lakas slāņa šodien vairs nevar noteikt, kāda tieši koksne tā ir, bet tikai pēc svara ir skaidrs, ka tā nav apse vai bērs, kas saskaņā ar informāciju tīmeklī sver no 3 līdz 4 kg. Tā arī izturēja uzturēšanos zem klais debesis kā trepītis pie batuta, toreiz vēl bez aizsargājošā lakas. Kamēr lielražotājs vai tirgotājs loģiski cenšas ietaupīt. Mēs uz sevi noteikti netaupīsim. Līdzīgi tabureti mēs izgatavosim no ozola. Mums nav jārisina transportēšanas un pārdošanas uzglabāšanas jautājumi, tāpēc mēs neveidosim kompromisus izjaucam savienojumu veidā un neizmantosim nevienu tērauda gabalu. Atgādinu, ka tabureti mēs neizgatavosim, lai ietaupītu, bet gan priekam. Vienlaikus es šaubos, ka cilvēki kaut ko izgatavotu precīzi pēc instrukcijām, plāniem vai video. Drīzāk tā ir iespēja iemācīties kādu tehniku vai ideju, kas var noderēt kādā citā projektā. Beigas filozofēšanai. Sāksim darbu. Taburetei ir nepieciešama dēlīša ar šķērsgriezumu 30x40 mm. Es tos izgatavoju nedaudz biezākus. Es no tiem izveidoju rāmi. Lamināts pakāpieniem var būt plānāks. Oriģinālam ir aptuveni 25 mm, tātad cola, inč vai, ja vēlaties, pēda. Dēlīšus es izgriezu no vecām dēļiem, kuriem labākie laiki jau bija aiz muguras, bet šiem mērķiem tie izrādījās kā kvalitatīva un lēta materiāla avots. Ja jūs, tāpat kā es, apstrādāsiet kādu vecāku kokmateriālu, būs nepieciešama virsfrēze un biezumfrēze, tautā saukta par ēveli un biezumēveli. Es sāku no vienas malas, kuru es izlīdzināju, un tad no tās nogriezu dēlīšus ar platumu 42 mm. Es izstiepu sagatavas līdz to galīgajiem izmēriem. Lai viesmas kvalitāte būtu vislabākā, es nodevu nažus uz asināšanu. Tas man izmaksāja 180 kronas un rezultāts. Ir tā vērts. Nažu uzstādīšanā man palīdzēja ierīce, kas ar magnētu un smalkas regulēšanas palīdzību nodrošina asmeņu paralēlumu ar cilindru. Neviens stāvošs elements nav vertikāls, ar pamatni tas veido 5 grādu lenti abās asīs. Šī izpaušanās palielina krāsas stabilitāti. Šķērsgriezumi leņķī visvieglāk veicami ir leņķzāģi. Gan leņķis, gan slīpums ir jāiestap uz 5 grādiem.
protams, to var izdarīt arī uz zāģa, kur 5 grādu leņķī mēs iestatām diska slīpumu un leņķa vadotu. Tādā veidā tiek sagriezti visi stati. Horizontālās šķērsīs galos ir vienkārši nošķeltas, bet 5 grādu leņķī ir jānoevelē augšējā mala, lai pieguļošie gabali sakristu, kā arī, lai pēc rāmja salīmēšanas izveidotos līdzena virsmu pakāpienu uzstādīšana. Oriģināls šajā ziņā ir vienkāršots, jo pakāpieni ir pieskrūvēti, tāpēc saskares virsmas kvalitātei nav tik liela nozīme. Atsevišķos rāmja gabalus es savienoju ar tapām un līmi. Tapu ievietošanai es izmantoju pavisam vienkāršu ierīci, kas nodrošina savienojamo gabalu precīzu sadarbību. D4 kategorijas līme ļauj izmantot kāpnes mitrumā un iespējams arī ārpus telpām. Līmēšanas laikā tika izmantoti Rodsklera silikona izstrādājumi, kas tagad ir Unimax sortimentā. Noņemt sacietējušo līmi no nelīpošas virsmas vai sukas ir pēc tam viegli. Vispirms tiek salīmēti sānu rāmji. Pēc tam tās savieno ar šķērsijā. Pēc līmes nozūšanas es visus detaļus noapaļoju ar frēzi. Un beigās tās noslīdēju. Tātad ķeramies pie pakāpiena. No atlikušajiem dēļiem es salīmēju plātnī. Ņemot vērā mazos izmērus, es izmantoju skrūvspīles. Kad nākamajā projektā līmēšu lielāku plātni, labprāt iepazīstināšu jūs ar speciālām plātņu skavām tieši no Unimax ražotnes. Plātnes es izlaidu caur biezuma frēzi un apgriezu līdz galīgajiem izmēriem. Mazākajā pakāpienā es izveidoju izgriezumu. Ideāli tam ir lentzāģis, bet tikpat labi var izmantot figūrzāģi, ripzāģi. Un, protams, klasiku rokas zāģi. Ideāli ir atkal griezt 5 grādu leņķī, lai viss perfekti sadarētu kopā. Malu es atkal noapaļoju ar frēzi. To es izmantoju arī, lai izveidotu atveri augšējā pakāpienā. Es uzgāju veidni, ko biju izveidojis agrāk. Ar kopēšanas gredzenu un spirālfrēzi es varu viegli izgriezt vienādus atvērumus ērtai satveršanai, vai nu dažādās kastēs, vai, piemēram, darbnīcas sagatavējums. Un tad atkal seko galīgā slīpēšana. Arī augšējās plāksnes savienošanai ar rāmi es izvēlējos tapas, bet ne tik daudz izturības dēļ, cik pozīcijas noteikšanai līmēšanas laikā. Apakšējā plāksne ir dabiski noteikta pateicoties izgriezumiem. Lūžņi būtībā ir pabeigti. Tas jau ir atkarīgs tikai no jums, vai un kā jūs apstrādāsiet koku. Interjerā tas var palikt pilnīgi dabīgs, bet arī tur es ieteiktu vismaz kādu eļļu vai vasku. Un attiecībā uz ražošanu es ieteiktu tomēr domāt nedaudz ekonomiski, jo, ja jau esat iestatījuši mašīnas, ir vērts uzreiz sagriezt materiālu nākamajam krēslam. Video aprakstā atradīsiet saites uz produktiem, kurus es izmantoju ražošanas laikā. Ticu, ka kalsnējiem tas patiks divreiz. Gan ražošanas laikā, gan lietošanā. Lai tās kalpo jums vai kādam citam. Lai jums veicas un ar nepacietību gaidu nākamo projektu no Unimax darbnīcas. Ak, un lūdzu, neaizmirstiet laicīgi atzīmēt, dalīties un abonēt. Paldies!